Esi vienmēr spēcīgs, bet cieni vājāko. Pēc nacionālās piederības nevienu nešķiro. Tici sev un tici savām spējām. Pieaugšanās stiens ir tas, kas mūs vieno. Čau! Kur mēs esam, Kristīna? Mēs esam Tukuma 2. vidusskolas stadionā. Šeit ir tik daudz gadu pavadīt, bet jā. Kristīna, Jā? ko tu gaidi šodien? Es pat zinu, kur es šoreiz esmu uz šito te. Jā, uz ielīņošanas sacensībām aizmirst, ka nosaukumu. Jā. Tas ir daudz, ka viņi zina, kur viņi ir. Jā. Svaigā gaisā dzējas izraušanās ārā freestēlā pavisam prom no saspiestības. Lai būtu vairāk spēka, dziesmai atskaņas kā līdzteksim palīdzību visam torsam. Es ticu tam, ko dara rezultāts, grūtā darbā sasniedz. Meitas, drīkst jūs nointervēt? Kāpēc jūs atnācāt šodien? Tāpēc, ka tas ir piedalās mūsu draugi un tāpēc mums ir interesants. Cits atsauksmes, kāpēc esat šeit? Kompānijā ar meitenēm. Nepievilkos klāt pie stieņa un nebūtu tā mana balss, ko tagad dzirdi. Tici sev, tici sev, tici sev. Tici sev. No Eģu, kāda iespēja par puikām, ko viņi tur dara? Jā, es tā mācos. Jā, bet forši. Saka, ķirķi tev arī Mēs varētu painteresēties par traumatismu, kā cilvēki to visu iemācīties, bet savādāk. Jā, īstenībā. Bet izskatās iespaidīgi. Jūs varat tā īsumā pastāstīt, kā jūs vispār sākāt trenēties apmēram kad un tā, kas jums tās interesē? Kā jūs vispār sākāt trenēties? 2010. gadā sākām trenēties. Jau vingrotāji aizsāca reku šie divi. Tukumā, jā, tā kā? Jā, mēs. Jānis Indrāns un Artūrs Anmanis. Pēc tam jau sekoja Emīls Vasermans un Andrejs Smirnovs. Un tad visi šitie pārējie pa ķēdi. Tā visi, kas Visi, jā. Un cik jūs sākumā, tad bijat jūs, divi tā sākumā, jā? 4. 4, jā. Jā, Un tad jūs esat cik jau? Jā, 30 cilvēki. Forši. Un kā jūs izdomājat vispār organizēt šodien sacensību, kaut kur tādu pasākumu? Ilgi nekas nebija bijis tāds. Jā, ilgi vasars pārbaudīt savas spējas. Jā, un savā ziņā savs tusiņš. Jā. Katram savs tusiņš. Jā. Labi, un piemēram, mums tāds radās jautājums uz visu šo pasākumu skatoties, kā ir, cik bieži ir traumas vai kaut kas tam līdzīgs? Gadās bieži? Kā kur triki taisot? Kādās? Ja nē, Bet mēs jau ieradām. Jau pierasta laiku. Kāds ievērojam īstenot. Kaut lauzušies neko neesat, nekas tāds nav. Tas ir labi. Izmešķīts cīts. Jā. Un jums ir arī tā, jums regulāri kaut kādas sacensības notiek par Latviju vai kaut kas tāds? Jā, ir notiek. Jā? Un jums kaut kāds sasniegumi kaut kas tāds jums ir vai? Mēs ir, jā. Tad ir labi. Un kas jums, piemēram, nākotnes plāni, ko jūs par nākotnē plānojat? 20. jūnijā izturības skrējiens Tukumā šeit pat. Jā. Domājam braukāt pa skolām, pa bērnu dārziem. Forši, tas ir labi. Vēl braukt uz Rīgas sacensībām. Jā, pasaules čempioni apmeklēt. Forši. Un labi, tad ko jūs novēlāt visiem jauniešiem, kas šeit ir, kas Lai tikai vingrons mācās, lai vingrons sportā? Esiet spēcīgi. Lai atrod to dzīvē, kas viņam patiks. Lai nedzer, nepīpē, nelieto nekādas narkotikas, lai trenējās tikai priekš sevis. Tas ir labi. Labi, tad mēs jauniešu klubs 10x10 novēlam jums veiksmu un izturību, un lai jūs cīnaties un turpināt savu darbību. Lai veicās! Visu labi!